Es esmu čempions. Tu neesi neviens. Tu neesi neviens man. Parādi man cieņu. Parādi man cieņu. Vīrietis nostājās visu priekšā, aizvainoja Oskara de la Hojas sievu un izsmēja Meksiku. Pasaki sievai, lai no rīta tevi uzbudina, lai tu vari cīnīties ar mani. Tikai nemēģini nokrist kā pret Hopkinsu. Tu pat nemāki pārstāvēt savu tautu, tāpēc visi latiņamerikāņi būs ar mani. Tas, kas notika ringā. 2006. gada 6. maijā nebija tikai boksa cīņa, bet gan reiķinu kārtošana. Viss sākās pirms vairākiem mēnešiem, kad 33 gadus vecais Oskars de la Hoja pēc 20 mēnešu pārtraukuma nolēma atgriezties ringā. Viņa pēdējā cīņa bija sāpīgs zaudējums pret Bernāru Hopkinsu ar nokautu pēc sitiena paknām, ko daudz uzskatīja par pretrunīgu. Oskars gandrīz 2 gadus bija prom no boksa, veidojot Golden Boy Promotions biznesu un laiku pavadot ar sievu Milliju un bērniem. Dzīve ārpus ringa bija laba, bet pietrūka uguns, un viņam vajadzēja pierādīt, ka joprojām ir Golden Boy. Kad piedāvāja cīņu pret Ricardo Mayorgu par Pasaules boksa padomes jostu, Oskars uzreiz saprata, ka tā ir īstā iespēja. Tas būtu viņa ceļš atpakaļ uz virsotni. Oskars de la Hoja pat nenojauta, kāda briesmoni modina. Dice Medina que no le duele. El bombazo de Mayorga. Mayorga va adelante, lo castiga ahora con 2 derechas fuertes. Lo tiene en malas condiciones. Parece que nos vamos temprano. Violento el ataque de Mayorga y el rey. Vernon wobbling on his feet as he threw the right hand. He goes down. Ricardo Mayorga nebija parasts boksers. Viņš bija bijušais bandas loceklis no Masais ielām Nikaragvā. Vīrietis, kurš bija izdzīvojis visnežēlīgāko vardarbību, ko Centrāla Amerika spēja piedāvāt, vēl pirms viņš bija uzvilcis boksa cimdus. Kad es iesitīšu Gojam, es viņu nogāzīšu, un viņš paliks sēžot un čurās. Biju huligāns kā bandas vadonis, mani pieķēra ar nazi. Tas ir patiesi neizdomāts. Atšķirībā no Oskara, nespēlējos ar lellēm un neslēpjos aiz mammas. Mayorga nepazina robežas, nesaprata, kas ir cieņa, un viņam nerūpēja ne sabiedriskās normas, ne pieklājība. Viņam psiholoģiskais karš bija tikpat svarīgs kā cīņa ringā. Parakstot līgumu cīņai pret de la Hoju, Mayorga apzināti nolēma psiholoģiski sagraut Golden Boy. Vēl pirms atskanēja pirmais zvans. Oskars un Mayorga pirmo reizi tikās, lai ierakstītu cīņas reklāmas klipu. Viss bija kārtībā, līdz Mayorga sāka runāt. Esmu čempions. Tu neesi nekas. Tu neesi nekas, Pīd. Parādi man cieņu. Parādi man cieņu. Netuvojies man vairs, citādi es tevi iesitīšu. Netuvojies man vairs. Parādi man cieņu, Pīd. Šī nav filma. Šī nav filma. Te tu nedziedāsi kā Pīd. Šis ir boks, kuce. Oskars centās saglabāt savaldību, smaidīt kamerām un būt profesionāls kā vienmēr. Mayorga neapstājās. Turpināja, līdz Oskars zaudēja pacietību. Abi vīrieši sāka grūstīties, komandas viņus izšķīra, kamēr kameras to fiksēja. Mayorga un de la Hoja 3 dienās apmeklēja 4 pilsētas – Ņujorku, Losandželosu, Miami un visbeidzot Manhattan. Preses konference kļuva par grotesku izrādi, kur Mayorga apvainoja gan Meksiku, gan de la Hojas sievu. Es esmu čempions, klauns. Tu neproti pārstāvēt savu tautu. Tāpēc visi būs ar mani. Salvadorieši, panamieši, kubieši, pat meksikāņi. Pat tava tauta tevi nemīl, jo tu viņus neaizstāvi. Pasaki sievai, lai no rīta dod olas, lai vari cīnīties ar mani. Tikai nemēģini nogulties kā pret Hopkinsu mīkstais. Viņas seja sastinga, rokas viegli trīcēja, bet, kad viņš runāja, balss bija klusa un draudīga. Tu neizrādīji cieņu 2 lietām, kuras es mīlu. 2 lietām. Vakar tu pateici kaut ko par manu sievu, un šodien pieminēji manu rasi. Ar to nejoko, un es tevi nokautēšu. 6. maijā es tevi nokautēšu. 8 nedēļas Oskars de la Hoja trenējās intensīvāk nekā jebkad. Katru rītu pirms saulēkta noskrēja 15 kilometrus un katru dienu sparingoja ar 3 dažādiem sparinga partneriem, jo pēc viņa sitieniem viņiem vajadzēja vairākas dienas, lai atkoptos.
Tikmēr Majorga filmēja sevi, kā viņš smēķē cigārus treniņu laikā un sūtīja šos video mēdījiem. Lepojās, ka 3 raundos nokautēs De La Hoyu. Dons Kings bija sajūsmā par šo izrādi, taču Dons Kings nesaprata, ka viņa boksers pats sev rok kapu. Tas čels man tik ļoti nepatīk, ka cīnītos ar viņu par velti. Negribu tikai uzvarēt, bet nokautēt tā, lai mana labā roka apstādinātu viņas sirdi. 4 dienas pirms cīņas Majorga draudēja aiziet, pieprasot vēl $500,000 papildus 2 miljoniem. Daži domāja, ka viņš baidījās, citi, ka izmantoja situāciju. Tomēr cīņa turpinājās. MGM Grand Garden arēna valdīja elektrizēta atmosfēra. Vairāk nekā 11,000 giedakājutēji kliedza. Šī cīņa bija personiska. Kad Oskars nostājās pretī Majorgam un viņi skatījās viens otram acīs, Majorgs pirmo reizi 3 mēnešos nesmaidīja. Oskara skatienā bija tikai solījums sagādāt sāpes. Noskanēja gongs. Oskars uzreiz no pirmās sekundes devās uzbrukumā, nekavējoties mērķējot uz ķermeni, un jau pēc 60 sekundēm Majoraga neticībā nokrita uz ringa grīdas. Mayorga tries the right hand, left hook. Mayorga throwing big shots from the outside, or from the get-go. To make these a price to pay for coming in, very calm and relaxed. Hit him with a clean left. Mayorga has to have a lot of loop room. He's going to try to beat him with short punches. Otrajā raundā De La Hoya turpināja no iepriekšējā brīža. Viņa roku ātrums bija citā līmenī. Pēdējās raunda 30 sekundēs viņš ar 7 sitienu sēriju piespieda Majorgu pie virvēm un atstāja viņu apjukušu. The De La Hoya fans in the audience, after all, He's going to leap from his toes. it's always been his most effective punch. It lands again. 2 more shots to the body, and Mayorga just grabs him and pulls him. He blocks that with his gloves. He's blocked many of Mayorga's wild shots with his gloves. Already the reckless aggression that Mayorga usually throws. Jau kļuva skaidrs, ka šī nebūs cīņa, tā būs mācība. CompuBox numbers in round 1. Mayorga's out, which is very smart. He's not all those wild punches to the outside. Oscar's picked off every one of these shots with his... And when the big shots come, you never see it. Well, But it's an amateur fighter who Trešais rauns Majorgam deva vienīgo cerību. Viņš trāpīja spēcīgi labo augšējo sitienu, liekot Oskaram atliekt galvu un uz brīdi pāriet izdzīvošanas režīmā. Oscar is making Mayorga good shot. uppercut landed flat. Publika aizturēja elpu, bet Oskars pēc sitiena ātri atguvās un saglabājot savaldību. Ar tīrām kombinācijām uzvarēja raundā. 9 punches overall, 23 out of 39. Mayorga trying to get in the fight. Mayorga's punch count is dropping. Now he throws 3 back. Best punch of the fight for Mayorga. Oscar met us. Majorga nekad nebija bijis tik tuvu. 4. rauns bija ringa kontrols meistarklase. Clearly had the cleaner, more spectacular shots. Very, very sharp. Beautiful left jab. Beautiful. He's won all 3 rounds. 3-0. Oscar. Mayorga got in a shot in between. Majorga turpināja mest viegli paredzamus, nekontrolētus sitienus. And those body punches are designed to take... Yeah, Oscar needs to keep busy. He cannot let this guy get him more. Well, if he's not tough, could that be the ring rust that we were supposed to be looking... Well, I'm going to demur here. Oskars gandrīz visu bloķēja ar cimdiem un katrā izdevībā atbildēja ar precīziem sitieniem. Tiesnesis brīdināja bokserus par sitieniem zem jostas, bet bija skaidrs – Majorgam nebija atbildes. Easier to see when you blocked a long looping punch with your gloves than if you blocked a short punch inside. Jabbing twice. Body shot by Mayorga, 2 left hooks to the body by... Changes. Mayorga has his right hand so low. Both fighters not to hit on the back of the head. Get him in the later rounds. That De La Hoya fades. De La Hoya looks so relaxed in this fight that I don't... Līdz 5. raundam frustrācija bija sasniegusi kulmināciju. No gūris un izmisīgs Majorga sāka sist Oskaram pa pakausi, par ko tiesnesis Džejs Neidijs viņu stingri brīdināja. De La Hoya, he's fighting. Well, one thing that's been said about retrospect, a lot of people say, well, Forrest is jab right cross fighter, very similar to Oscar De La Hoya.
So far, he's provided a very clear answer to that question. Tas neko nemainīja. Raunda beigās De La Hoja vadīja ar 16-7 spēcīgajos sitienos. Mayorga meta visu pēc kārtas un netrāpīja neko. Say, looking back, Forrest was Really more with Verdum because it hasn't been that much consistent. Won it, but it was not that super impressive. It was a very close decision. A lot of people thought Vernon could have gotten it. While Mayorga was punching over him. This is great combination punching. Best punch, and it's Oscar's best punch. Fighting Mayorga requires that you go into the blades of a helicoplicity of punches here tonight. And we haven't seen from him in some way. Tad pienāca 6. rauns. Rauns, kas paliks atmiņā uz visiem laikiem. Oskars devās medībās. Mayorga, saprotot nāvējošas briesmas, mēģināja aizsargāties un atkāpties. People wanted to know if Oscar had become a better promoter than His punches. Dellaway got his respect in the first round. De La Hoja viņu piespieda pie virvēm un nogāza uz ceļiem, veicot otro knockdownu šovakar. Mayorga piecēlās pie 8 skaita, bet viņa skatiens bija stiklains. Tik līdz tiesnesis deva zīmi, Oskars metās virsū kā haizivs, sajutusi asins. Viņš iespieda Majoru pie virvēm un izpildīja vienu no brutālākajām kombinācijām, kādas jebkad redzētas boksa ringā. 20 sitieni pēc kārtas, āķi, labie taisnie un apakšsitieni. Visi izpildīti virsskaņas ātrumā ar nevainojamu precizitāti. Majorgas galva lēkāja no vienas puses uz otru, ķermenis locījās ar katru sitienu, viņam nebija spēka. Tiesnesis Džejs Neidijs iejaucās un apturēja sišanu. Tehniskais nokauts 6. raundā. Kad viss beidzās, De La Hoja bija trāpījis 44% sitienu Mayorga, tikai 17%. No 300 sitieniem mērķī trāpīja tikai 58. Cipari izteica visu. Vīrietis, kurš apvainoja savu sievu un izsmēja Meksiku, tika apturēts, apklusināts un piespiests atbildēt par katru izteikto vārdu. Cīņa sasniedza 925,000 maksas translāciju pirkumu un vairāk nekā $46 miljonus ieņēmumos. Tomēr tajā naktī nauda nebija vissvarīgākā. Oskars De La Hoja necīnījās tikai par jostām, bet arī par lepnumu, mantojumu un šoreiz ko īpaši personisku. 2006. gada 6. maijā viņš cīnījās par sievu, Meksiku, un lika Ricardo Mayorgam to neaizmirst. Kad viss bija beidzies, tas pats vīrs, kurš smējās preses konferencēs un izsmēja viņa ģimeni, spēja pateikt tikai šo. Man vienkārši salauzta sirds, neesmu ievainots.